Labdien! Labdien, Nanorāmas skatītāji! Godājumie preses pārstāvji, kungi un dāmas, interesanti. Un atkal es esmu šeit, no tālās Ņujorkas, Latvijā. Kā jau katru gadu, pēc ilgām pārunām, es esmu deleģēta paziņot, ka es iesaistos roku rokā ar Rīgas Ziepniekkalna vidusskolu kā neatkarīgā ideju pārstāve jaunās izglītības programmas Skola 40-50 plus izstrādē. Kā pirmo programmas Skola 40-50 plus pilotskolu mēs deleģējam sevi, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolu. Un tagad neliels ieskats jaunās programmas Skola 40-50 plus programmas aprisē. Mēs turpināsim un noslēgsim reorganizēt, reanimēt, renovēt, integrēt skolu tīklu. Šo skolu tīklu paceļot ar vienu augstāku un augstāk visuma zvaigžņotajās stālēs, līdz šis tīkls vairs nebūs saskatāms no mūsu grēcīgās zemes slāņiem. Sveicināti Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas Nanorāmas speciāla izlaidumā. Tā, laiks jaunajai mācību sistēmai. Es esmu tam gatava? Man izdosies. Nē. Hello, teacher. What's happening? Just take it. Jaunās angļu valodas mācību plāns. Tas ir pēc kā es nācu. Sajies. Skota. Sveiki, skatītāji! Šodien mēs esam ar Tomu, un Tomam ir sagatavoti daži pāris jautājumu mūsu skolas jautrākajai klasē. Ejam! Exactly. So, kāds tev secret talants? Es izdomāju skolu! Jā! Kāds tev secret talants? Man nav secret talent! Tiešām nav kāds deizījums skubā? Jā, es būšu Skubā! So, kāds ir jūsu secret talants? No. Nav? Vispār? No. Okay, at this point, it's not because jādara uz skubā. Tas Mēs tomēr uzzinājām, ka no mums tur maz noslēpumi. Viņam tomēr ir savs slepenais talants. Tu vai rādi talants? Jā! Izglītības jomas skola 40-50 plus. Arī izglītības jomas mēs reformēsim un optimizēsim, apvienojot matemātikas rakstpratību ar tekstpratību un vēl citām jomām. Sportu un mūziku mēs atlaidīsim visuma zvaigžņotajās stālēs. Valodas mēs apvienosim vienotā hieroglīfu pratībā, bet dabaszinības ar geogrāfiju mēs reorganizēsim prakses pratībā, izzinot un ieviešot STEM jomas, tās vispirms praktiski realizējot uz mēnesi tumšās puses virsmas. Šeit es pieaicināšu un konsultēšos ar saviem draugiem NASA astronautiem no Artemis 2, Jeremiju Hansenu no Kanādas. Viņš ir man labs draugs.
viņu sadzīvoju. Vai jūs ēdat brokastis? Nē, tikai jau. Un jūs skolā tikai neēdat pusdienas? Viņš māka arī burju trikus. Ar to arī mēs beigsim. Ko tu vairāk izbaudi šajā skolā? Medmāsu. Medmāsu? Kas tev vairāk patīk šajā skolā? Medmāsu. Medmāsu. Kur ir tev mīļākā vieta? Medmāsas kabinets. Mums ir fani. Paldies Emīlijai. Sveiki! Šodien šeit Nanorāmas studijā es esmu kopā ar Valteru. Un mēs viņam pajautāsim pāris jautājumus, uz ko viņš atbildēs vienā vārdā. Kā tev sauc? Valters, Cik tev ir gadi? 17. Kā tu jūties par mūsu skolu? Lieliski. Tātad es esmu padzirdējis, ka tu apmeklē arī skolēnu domu. Kā tu jūties skolēnu domē? Pozitīvi. Pozitīvi. Labi. Kāds ir tos mīļākais ēdiens? Pīts. Kāds ir tos mīļākais dzīvnieks? Sams. Un tos mīļākais sporta veids? Futbols. Labi, paldies Valteram! Bet tagad mēs esam studijā ar Hariju. Kā tu jūties šajā skolā? Jauki. Es esmu dzirdējis, ka tu ej Jansardzē. Kā tu jūties Jansardzē? Izcili. Kāda ir tava mīļākā lieta, ko jūs darat Jansardzē? Gulēt. Kur tieši gulēt? Uz zemes. Vai tev vispārīgi patīk gulēt? Nē. Labi, bet tagad Keitas kārta. Cik tev ir gadi? 13. Es esmu dzirdējis, ka tu ej skolas teātra pulciņā. Kā tu jūties teātra pulciņā? Labi. Kāda ir tava mīļākā aktivitāte, ko jūs darat teātra pulciņā? Tēlojam. Kā tu jūties šajā skolā? Normāli. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Kaķis. Bet tagad puiši mums vēlas parādīt, kas ir īsta cīņa. Man ir biceps skaistāks un lielāks. Nav gan, man ir labāk. Tu esi redzējis manas bicepses? Nē, Tieši es arī tā. negribu redzēt. Meitenes mīl manas bicepses. A man tricepus. Kāpēc? Bicepses ir svarīgāks par tricepsiem. Nē, tricepu Kāpēc? labāk. Tāpēc, ka lielāk parādās, ka tev tricepu lielāki. Ej, kakā. Nē, Meitenes bučo manas bicepses. tiešām. Tiešām? Tiešām. Ej skolā garām, bučo visur Kā apkārt. es kaut kā neesmu redzējis. Tieši tā, ja tu tricepses skaties visiem džekiem. Vienotā vērtēšanas sistēma. Skola 40, 50 plus. Visdiskutējamākais jautājums mums bija par vienotu vērtēšanas sistēmu un kritēriju izstrādi. Un tāpēc, lai neiemītu šo jautājumu vēl dziļākā melno caurumu purvā, mēs to konstruktīvi pacelsim un vienkāršosim līdz skaidrajām kosmiskajām virsotnēm ar vienotu kritēriju. Uzmanību. Šis kritērijs skanēs šādi. Pareizi atbild uz jautājumu. Un nevienmēr var paskaidrot. Šāds vērtēšanas kritērijs ir skaidrs un saprotams pašam skolotājam. Par pareizības koeficientu atbild vienīgi un tikai priekšmets skolotājs. Atkarībā no tā brīža mēnesi fāzēm, laika prognozes un saules magnētiskajām vētrām. Tātad šeit mēs esam ar diviem no aktīvākajiem teātra mākslas un vispār mūsu 10. B klases skolniekiem. Tātad, kāds ir jūsu mīļākais mācību priekšmets? Matemātika. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti jauka skolotājiem forša māca. Un kā tad ir jūsu vidēja atzīme matemātikā? Pagaidām par to vēl nerunāšu. Vai tad tas nav jūsu mīļākais priekšmets? Ir, bet pēdējais kontroldarbs kaut kā bišķi nesagāja. Bet, cerams, ka būs labāk. Un jūsu mīļākais mācību priekšmets? Mans mīļākais mācību priekšmets ir vācu valoda, jo man ļoti patīk vācu valoda.
Un varbūt vēl kāds mīļākais priekšmets? Vizuāla māksla. Es ļoti man patīk zīmēt, un tā kā es reāli, es tā kā varu sevi. Tātad viņi var sevi izteikt caur mākslu, vai ne? Mēs esam kultūras novirziens, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas Nanorāmas speciāla izlaidums. Atā! Taksonomijas modeļi programmā skola 40, 50 plus. Turpinot novērst nepilnības un attīstot izglītības mērķu klasifikāciju, mēs izveidosim jaunu un atrisināsim iepriekš konstatētu augstāko domāšanas līmeņu problēmu. Jaunu taksonomiju, izdalot kognitīvos procesus atsevišķās darbībās. Kopumā jaunās taksonomijas idejas tiks balstītas kognitīvo zinātņu teorijās un tiks vērtētas kā vēl ticamākas un derīgākas nekā vecākās taksonomijas. Mēs attīstīsim solo taksonomiju, kurš ir viens no populārākajiem un skolotāju iemīļotākajiem modeļiem. Mēs attīstīsim weba zināšanu dziļuma modeli, bet uzsvaru mēs liksim uz taksonomiju modeļiem un to galvenajām dimensijām kognitīvajā sfērā, afektīvajā sfērā un psihomotorijā sfērā. Labdien! Šeit šodien Nanorāmas skatītāji mēs esam kopā ar Kasparu Zāli, un mēs vēlējāmies viņam pajautāt vairākus jautājumus. Tātad mēs visi zinām, ka mūsu skola ir sacēlusies pret skolu 2030, tāpēc mēs izdomājam skola 30, 40, 50. Tātad kādas ir jūsu domas un kā jūs vēlētos pasniegt jauno skola 40, 50? Es katrā ziņā jau jums pašiem esmu klāstījis par saviem uzlabojumiem, tieši specifiski manā sadaļā, aktieru meistarībā, kultūra un komunikācija. Jā. Tur ir nepieciešams izmaiņas visnotaļ. Jā. Absolūti vajadzētu kancelēt šo vārdu teātra māksla, jā, kāds pilnīgs bezsakars, jā, vairāk koncentrēties tīri uz komunikāciju. Mums tikko bija pašiem stundas starptautiskie, jā, kopā ar ārzemju kolēģiem no Rumānijas, jā, tad jūs paši redzat, cik svarīgs ir komunikācijas moments, tieši vairāk tā kā orientēties un fokusēties tieši uz komunikāciju. Formulēt savas domas, jā, nebaidīties no skatuves, nebaidīties izteikt savas domas un nebaidīties no video formāta. Tieši esam tiešraidē tagad, jā. Tātad video formāts ir vispār ignorēts Skola 2030 programmā. Tas nav pareizi, jā. Es zinu, kas jūs to sastādījāt, es jūs pazīstu, jā. Tātad ņemiet vērā manus ieteikumus. Esmu jomas speciālists Kaspars Zāle, forever, jā, blessed. Paldies Kasparam Zālim! Sadarbība ar vecākiem programmā skola 40, 50 plus. No vecākiem tiks pieņemtas tikai un vienīgi zvaigžņotā hieroglīfa rakstītas vēstules. Lai tām, ja ne saturiski, tad vismaz būtu vēsturiski mūsdienīga mākslinieciskā vērtība. Spoguļošanās ikdienas pieredze programmā skola 40, 50 plus. Visas ienākošās pozitīvās un negatīvās pieredzes mēs spoguļosim. Un tad šo ideju piedāvājumus mēs iespoguļosim skola 40, 50 plus turpmākajā izglītības prioritāšu ministrijas aizspoguļā. Šobrīd mēs esam šeit paaicinājuši Nadīnu, un lieta tāda pati. Cik tev ir gadu? 14. Kā tu jūties šajā skolā? Labi. Kāda ir tava mīļākā vieta skolā?
Sveiki! Kā mēs redzam, šodien skolas pagrabstāvā ir līs makaronu lietas, bet puiši to jau izbauda. Dosimies tālāk. Tomēr pārējos skolas stāvos ir bijis keksiņu lietus. Ar to arī mēs beidzam šīs laika ziņas. Sveiciens Nanorāmai no skolēnu domes! Algu jautājumu mēs turpināsim risināt. Mēs turpināsim risināt šo jautājumu, šo neatrisināmo jautājumu. Un algu jautājumu risināsim tāpat, kā visi pirms mums to ir risinājuši. Un risinot, aizrisinājušies. Bet mēs turpināsim algu jautājumu dažādās ideju konservācijās, konservēt, marinēt, utilizēt, grillēt un žāvēt. Jo žāvējumiem ir ilgs un stabils eksistences koeficients. Es ceru, ka es esmu izteikusies ļoti skaidri, saprotami, vienkāršotā valodā, un šis jautājums būs pieejams un saprotams ikvienam. Un tāpēc es vairāk nekavēšos pie šī jautājuma, bet aulikšošu tālāk. Un tā, cienījamie Nanorāmas skatītāji. Ziepniekalna vidusskolā katram skolānam ir sava mašīna. Citam patīk baltas, citam melnas, un vakaros notiek drag race. Tas ir tikai sākums. Tie ir pirmie soļi, tie ir pirmie bērna šļupsti. Pirmie dvēsmas vilcieni programmā Skola 40-50+. Izglītības sistēmas reanimācijā, polarizācijā, inkarnācijā un sterilizācijā. Mēs arī strādājot centīsimies daudzus jautājumus ierakstīt visuma kosmiskajā bezsvara budžetā, lai lido. Lai mūsu programmai Skola 40, 50+, tāls, bezsvara lidojums. Paldies par uzmanību un vērīgo iedziļināšanos. Iet uz skolu liels prieks, kā tiek saņemts 10. Bet ja arī gāžam podus, nepiespriež mums bargus sodus. Tāpēc vienmēr saku tā, mūsu skola labākā! Mūsu skola labākā!